Viss sāks ar to, ka brālis kādu dienu uzvilkts jautā, kur tu tik ilgi biji? Tāpat pastaigājos, es vilcinādamies atbildu. Vācis pie Jelgavas, gubernators jau aizbeidz uz Rīgu un Krievu štābi ar. Edgar, bet tad jau mūsu mājas. Fronts viņā pusē, kā tad citādi. Viņš augsti atseka. Es apsēžos zālē un sakošu zobus. Skanot aicinājumiem, tagad vai nekad, vai pulcēties zem latviešu karogiem. Tā es nokļuvu Rīgā ar saviem draugiem. Čau, Oskar! Sveiki, jūs uz pieteikšanos? Vai pieraksti mūsu, tu jau labi zini, ka mums ir 18. Pak, pieteikšanās ir no 10. Tā kāda atšķirība 8 vai 10? Labi, nāciet. Šeit rakstat vārdu, uzvārdu un pārrakstieties. Labi, tagad ejiet uz Daugavmalu un kāpjat Milgrāvu kuģīšos. Tur jūs aizdīs uz apmācības vietu. Aiziet. Tētur! Mirdze, ko tu te dari? Paņem šo. Es mīlēšu tev līdz mūža galam. Es gaidīšu tev atpakaļ. Par mitekli mums ierādīta veca baznīca. Šajā baznīcā tagad mitinās mūsu bataljons. Mitinās jau 8 nedēļu un gaida, kad atnāks viņa pirmās kaujas laiks. Tad sāks apmācības. Pagalmā, ja spīd saule, un turpat baznīcas telpās, ja līst. Ha! Ko nevar trāpīt? Dod šurp man. Daži vēl lūko turēties tam pretīm ar kāršu palīdzību, un citi atkal stāsta anekdotas, kurās galveno lomu spēlē sievietes. Daži blandās apkārt un izsaka savu viedokli, kur notiks pirmās kaujas. Ģērbties, mums jādod pirmajā misijā. Uz kurien mums vedīs? Aiziet, noskaidrot. Iešana uz fronti mums gan neiznāca tūliņ pēc šauteņu izsniegšanas, bet pāris nedēļu vēlāk, kad jau bija saņemtas vēstis par vecāko bataljonu sekmīgiem uzbrukumiem vācu priekšpulkiem. Pienāca sīkāk ziņas, kur stāstīja, ka viena pati daugavgrīviešu rota pie Misupes izvajājusi vācu bataljonu. Večiem staroja acis, jaunekļi bija kā spārnos. Sala pačukstēja Petersonam ausī. Vāci uzmācoties slokai, mums tā jānotur par katru cenu. Nu ko tā tad mūsu pirmo kāju mēs izcīnīsim pie Lielas? Mūs sadalīja pa vagoniem. Tikko no gultas izņemti pa taisno uz sloku. Nedaudz nobijušas, bet galvenais, ka bijām kā izsalkuši vilku baras, gatavi cīņai. Kāpēc mums vispār sloka jānotur? Redziet, ja friči tiks lokā, tad viņies tālāk uz jūru, līdz majoriem un buļļiem, un tad apies tīreļpuru no jūras puses. Un tad labi, jā, mēs viņus apstādināsim kaut kur tikai pie Daugavas. Ja gribam glābt Rīgu, tad sloka mums jānotur. Tā ir. Jūdūģīņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodam. Aijā, aijā, abas skrēja dūdodam. Aijā, aijā, abas skrēja dūdodam.
Teica izklīst, tāpēc mūs izlaiž atsevišķos punktos, izkāpjot no vagoniem, no sapņa drēgnums un tumsa. Freunde! Ew, ceļieties kājās! Šī bija pirmā reize, kad gāja bojā mans draugs un ienaidnieks. Šī bija pirmā man cīņa par brīvību. Nākamās vēl ir priekšā. Ceļaties, jādzen friči prom. Divduļiņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodams. Ai, abas skrēja dūdodams. Divbaliņi karājāja, abi jāja domādam. Ai, abi jāja domādam. Vai būs jāti, vai nejāti, vai palikti sētiņā. Ai, vai palikti sētiņā. Sētiņā ir laba dzīve, jaunas meitas gultu tais. Ai,